ja tiek izmantota kāda schēmas daļa kopā ar operacionālo pastiprinātāju, tiks aplūkots cits strāvas mērīšanas risinājums, kuru var izmantot, piemēram, elektrobarošanas avotos, kā schēmas daļu, vai, piemēram, kopā ar mikrokontroleri, lai tātad izmērītu strāvu, kuru plūst caur slodzi. Tātad šajā gadījumā tas ir Hall efekta sensors. Hall efekta sensors šajā gadījumā pieslēgts pie slodzes caur ampermetru, lai ampermetrs varētu tātad attēlot reālo slodzes strāvu, un tālāk šī strāva, kas plūst caur Hall efekta sensoru, tiktu pastiprināta, izmantojot operacionālo pastiprinātāju, kas Hall efekta izejas spriegumu pastiprina, kad tiek pārsniegts sliekšņa spriegums. Kāpēc tā? Tāpēc, ka mēs redzēsim, ka tūlīt ieslēdzot tātad schēmu, Hall efekta sensora izejā tātad spriegums ir 2,5 volti, jeb pusi no elektrobarošanas sprieguma. Tāpēc šajā gadījumā ir iesaistīts sliekšņa spriegums, izmantojot Zēnera diodi, kuru pārsniedzot tikai tad ir novērojama sprieguma pastiprināšana. Šajā gadījumā starpība ir 0,1 volts, jo Zēnera diodi 2,4 voltu, tāpēc neliela sprieguma pastiprināšana novērojama, kas atbilst reāls gadījumos, piemēram, slodzes strāvas kaut kādai vērtībai, piemēram, 0,1 ampēram. Pieslēgsim slodzi, redzot to, ka slodzes strāva, piemēram, ir attiecīgi 0,2 ampēri. Mēs redzam, ka spīd gaismas diodes divas. Šajā gadījumā ir nepieciešams mainīt pastiprinājumu koeficientu, piekalibrēt schēmu, lai tā precīzi varētu vizuāli attēlot šo strāvu, bet parādīsim tīri ilustratīvus nolūkos. Piemēram, turpinot palielināt slodzi, kas nozīmē samazināt slodzes pretstību, pieaug strāva, pieaug izejas spriegums un arī pieaug indikācijas daļā redzamās gaismas diodes, kuras spīd. Tālāk, ja samazinām atpakaļ, mēs redzam, gaismas diodes spīd arvien mazāk, aiziet uz nulli, principā spīd atkal tikai joprojām šīs pāris gaismas diodes, sasniedzot jau kritisku robežu, kas ir 2 ampēri, spīd pilnībā visas gaismas diodes. Protams, kā jau es minēju iepriekš, schēmas daļu var piekalibrēt, lai tas vizuāli notiktu precīzāk un iebūvēt integrēts tātad ierīcē, kā jau reāli indikācijas bloku. Mēs redzam, tātad, ja slodze tiek atslēgta, indikācijas daļa tātad attēlo attiecīgi mazāk slodzes strāvai, mēs to mainam, arī slodzes strāvai mainoties, tātad mainās indikācijas, gaismas diožu skaits, kuras spīd. Izmaiņas ir tīri lineāras, kas nozīmē, ka šo konkrēto sensoru diezgan viegli izmantot kopā ar, piemēram, mikrokontroleri, pārveidojot spriegumus uz reālām strāvas vērtībām un tālāk tās, piemēram, attēlēt uz LCD vai OLED. Tas īsumā viss par šo, lai es redzētu, ka, neskaitot šunta rezistoru ampermetru, jums ir iespējas arī schēmās integrēt Hall efekta sensorus, kas tātad pēc sava darbības principa tikt izmantot magnētiskā lauka mērīšanai, bet atcerieties, ka magnētiskā lauka tāda mērīšana ir saistīta ar strāvu, un līdz ar to arī strāvu var mērīt izmantojot šo sensoru. Lai jums jaunas zināšanas, tiekamies nākamajā reizē.